Sveiki, man klausītāji un skatītāji. Šoreiz būs tāds neparastāks video, nebūs ceļojums, kaut gan tas būs ceļojums, bet drīzāk šo video varētu nosaukt par tādu glābšanas misiju. Izstāstīšu nedaudz vēsturi. Bija tā, kad mums tur Sabilē ir tāda, varētu teikt, lauka māja, un tur no koka novēlās nost šitas te balodītas meža. Un tad mana sieva, šī te Elīna, nolēma, ka viņa ir baigā ārsta, un viņa to balodīti tā kā uzstapēs uz kājām. Baložmāte. Viņa iedomājas sev pa baložmāti. Bet tas balodīts tur kliboja, un viss tur bija slikti, bet viņš bija dzīvs, vesels, spēku pilns, viss labi. Un tad finālā mēs izdomājam, ka vajadzētu to balodīti kaut kur tomēr aizvest pie kaut kādiem cilvēkiem, kas viņu varētu tomēr tā kā, aprūpēt un viss kārtībā. Un izrādās, ka Latvijā ir tāda biedrība, kas saucās Drauga Spārns. Un šī biedrība ir tāda biedrība, kas rūpējās par visiem, tā kā traumētajiem putniem, savvaļas putniem, jā. Vot, un redziet, un tas ir, un tad viņi attiecīgi aizved uz turienu to balodīti, un tagad viņš tur tiek aprūpēts. Mēs droši vien, ka šodien arī viņu apskatīsim, kā tad viņam draugam iet, bet moments iekš kam izstāstīšu. Tā kā, man sieva tagad ir tajā biedrības grupā, čatā. Tā ir labdarības organizācija. Jā, viņi tagad grupā čatā, tas biedrības, un tagad ir tā, kad šorīt no rīta uzrakstīja, pareizāk sakot, vakar uzrakstīja, ka vajadzētu vienu gulbi aizvest uz to biedrību. Un gulbis atrodās Ellē Purē kaut kur Madonā, bet Ludzā. Un tagad tā sieviete ved to gulbi, un pa ceļam uzrakstīja čatā vēl kaut kas, ka vēl stārķis ir esot jāpievāc kaut kāds arī, ja? Un tagad ir tā, ka mēs esam tagad mašīnā sariktējušies, un mēs tagad braucam pretī tiem abiem putniem uz Salaspili, tur mēs viņus saņemsim, un tālāk nogādāsim uz kurieni uz Pūri jānogādā. Jo mēs braucam uz Sabili, un, principā sanāk mums pa ceļam ievest un izglābt šos putnus. Cerams, ka mēs izglābsim, un viss būs ļoti labi tiem putniem. Un tā kā tā, es domāju, sasmēriet maizītes, ieliet tējiņu, apsēdieties un iekārtojieties ērtāk. Es domāju, vajadzētu būt interesantam video. Glābšanas misijas, nezinu, cik garš tas video būs, bet kaut ko mēģināšu uzfilmēt un pastāstīt jums, kā nodarbojas putnu glābēji. Ir rudens, un tie putni, kas nav aizlidojuši uz siltām zemēm, tagad stāv Ventspils šosejas malā un stopēs mūs. Jā, viņi visi gribēs uz aprūpas. Varbūt vēl kāds pievienosies. Tā kā skatāmies. Ķīvīte, kam tagad ģīvējies, kam tu pa ganībām visapkārt rīvējies, aizlido oktobrī, atlido martā, ķīvīte, tu visas pasaules skārtā. Pēc 5 minūtēm būsim Salaspilī, tad jau aplūkosim tos cietušos putnus. Jādomā, kā mēs viņus tur transportēsim, lai viņi tur nesakaujās ap 2. Bērni brauks ar vilcienu. Bērni brauks ar vilcienu, mēs brauksim ar putniem. Jūs brauks ar vilcienu? Ērki jau zina. Ja nebūs vietas. Jā. Ko? Ko? Ar vilcienu tev jābrauc būs. Tas no Luzas kungs tik paldies Dievam arī palīdzēja, tomēr cik sirsnīgs cilvēks. Viņam varbūt tagad padzerties iedot. Varbūt varētu tagad pie būs. Nekās es domāju, ka pieaugs ir sistēmas, jo viņu atbalstās. Viņš tā, viņš paliek stresā. Mašīnā mums ir 2 putni, rekuļ mums šāds te gulbītis, un otrs putnis mums ir
stārķītis. Un stārķītis mums ir šeit. Kur mums ir stārķītis? Re, kur ir stārķītis? Nu, re. Un tagad mēs viņš nogādāsim uz patvērsmi. Tālāk. Tā kā sekojiet. Braucam tālāk. Ķīvīte, ak tavu cekulu, kāpēc tu žvirstini naktīs un neguli? Vai tu vēl atnāksi pie manis pļāvā? Ķīvīte, tiksimies Jākapa grāvā. Ķīvīte, ak tavu cekulu, kāpēc tu žvirstini naktīs un neguli? Vai tu vēl atnāksi pie manis pļāvā? Ķīvīte, tiksimies Jākapa grāvā. Ķīvīte, kam tu mūs gaidini? Atkal appriecinu puisīti aptini. Vicini svanus un tādi krik, ķere krik, čuvi. Ķīvīte, ak tavu cekulu, kāpēc tu žvirstini naktīs un neguli? Vai tu vēl atnāksi pie manis pļāvā? Ķīvīte, tiksimies Jākapa grāvā. Šitādā vietā zīmīgā neskapēc saucās dzinters. Nu, es arī esmu dzinters. Nu, laikam tā visam arī jāsakrīt. Tā, esam klāt. Baltais stārķis, jeb vienkārši stārķis, arī svētelis ir liela auguma stārķu dzimtas putns. Stārķu blīvums liecina par dabas vides veselību un bagātību. Tur, kur vide ir noplicināta, piemēram, daudzās Rietumeiropas zemēs, baltie stārķi kā ligzdotāji ir daļēji vai pilnīgi izzuduši. Baltie stārķi ir gājputni. Tie ligzdo visā Eiropā un ir bieži sastopami putni Latvijā, Polijā, kā arī Lietuvā. Polijā dzīvo aptuveni 52 000, Lietuvā un Latvijā ap 10 000 stārķu pāri. Šeit ir tāda liela voljēra putniem. Kur? Tur 50 tur arī pēc tam. Te ir reku kājas, gulbji. Te jau var pieiet klāt. Ļoti daudz putni, kājas un gulbi. Oi, cik daudz šeit stāv. Reku kaķis aizskarēja garām tikko. Tur viens stārķis brīvībā. Atceries, cik daudz stāv. Tur daudz stārķi brīvībā. Viņi tāpēc, kad pie saviem ciltsbrāļiem atlido. Paskaties, cik viņi daudz tur ir. Likam tur angārā. Rekur. Nu, tad es no sākuma tad paradīšu jums balogus, un pēc tam tad paskatīsimies ergus. Jū. Bārnus ļoti maz, tāpēc, ka viņi tādi, viņi ar savu traumu, tu nekad viņu uzreiz nedabūsi. Tāpēc, ka viņi rāpo pa kokiem, pa krūmiem, un pēc tam, kad cilvēki viņu 10 reizes jau redzēja, 3 mēnešus laikā, tad viņi pēc tam pēc pusgadu tikai var viņu nocert
Baltie, viņi neko nezin par dabu. Viņi tur... Tos parastos, ja, ka laiž? Parastos, jā, ja mēs redzam, ka viņi tādi var, jā, pacīnīties dabā, tad viņi, jā, divi aci, normāli staigā, ideāli lido, jā, ideāli nelidos, viņš... Jūs jau, kad laižat, jūs jau nelaižat šeit, jūs varat kaut kur projām. Projām, Viņi jau lido atpakaļ, tad... Atpakaļ nelaiž. Jūs pirmā reize? Jūs jau bijāt pie mums? Mēs jau bijām vienreiz. Šodien atradām vienu stārķi un vienu gulbi. Kas ar stārķi? Stārķim nekādu vainu. Viņš ir jauns stārķis vienkārši un viss. Nu. Kā jūs viņu noķerat? Nē, mums iedeva. Mums viņu iedeva, jā. Mēs viņu atradām vienu no Lūdzes atradām gulbu un no Jēkabpils atved mums stārķi. Un tad mēs atradām uz šejieni. Šeit tagad viņam maziņš stresiņš būs, tāpēc mēs tā kā pakapeniski rekur viens. Cik viņi lieli. Jā, un otrs lielāk. Lielāk tas ir meitene, tāpēc ka plēsoņiem viņa lielāk nekā viņš. Tā, protams, viņam bojati spārni, šitais viņš atnāc pie cilvēkiem 2 gadi atpakaļ. Pats, nu tāpēc, ka viņš grib ēst, tur nezinu, putnas, kad viņš klaiņo, viņam bija nokrīt viens, viņš savaino sev, viņam bija bruce spārna galiņa, un pēc tam tur viņa nokrīt, tur viss šitais, nu, nokrīt viņa, viss apasiņošana nebija tur. Tā kā nokalst. Nu, tāpēc, ka es stiprs, ka es nezinu, kurš viņš. Bet šitie nebūs atpakaļ dabā gājai? Nē, bez spārna galiņa, nē. Un tam bija arī lūzums. Jā. Kas? Gulbi, cik ir liels skaits? 10 vairāk? Tas nav liels skaits, mēs 70 laižam. Tas ir gadā visā kopā? Jā. Wow. Nu, tāpēc, ka pa ziemā sāksies, tas ir ūdens putni, un ja būs ledus, sniegs, visi neaizlidos, vienam tur, nu, kaut kādam putnam ir slikti, viņš nevar aizlidot kaut kur, viss, viņš tur varbūt saindēs ar svinu, svins tas ir mednieki, šauj sava lode, piles, un pēc tam tad... Viņš norīja viņu būtībā. Jā, viņi tur kaut kur... Apēd, saindējās, jā. Un viss nevar aizlidot tā. Nu, tad viņu vajag un ārstēt un tā. Un pēc tam, jā, izārstēsim, bet tas ir grūti, bet iespējams. Pēc tam pavasari laižam. Tāpēc, ka ūdens putnam vajag ūdens un ēdienas. Ja tā. Ir labas ziņas un nav tik labas ziņas. Tā kā aizvedām tos putiņus divus, tas gulbītis, nu tāds pašvaks, kā teica tā sieviete, ka tur ir, nu, 50, ilgstoši nav ēdis, bet stārķīti viss būs labi, kā jūs redzējāt, viņš jau tur staigāja, viss ir kārtībā, un stārķītis, es domāju, tur viss, un viņi arī domā, ka tur būs viss labi. Savukārt pa mūsējo balodīti, gan ir slikta ziņas, viņš tomēr ir nomiris, jā, neizdzīvoja. Nu, kaut kas tur tomēr nebija tā kā vajag, un, diemžēl, balodīši nav. Bet jā, nu, putnu daudz. Ļoti labi arī mums pastāstīja darbinieks par to, kas un kā notiek, un cik viņi tur atlaiž putnus gadā. Jā, 70 gulbis. 70 gulbis gadā viņi, nu, tā kā izārstē un palaiž brīvībā, jā. Tālūk, jā. Ir putni, kur brīvībā netiek laist, tās ir vānas, piemēram, jo viņām, nu, respektīvi, ja viņām ir kaut kāds bojājums, nu, respektīvi, tur vai kāja vai spāns vai nav kas, tās vānas ir ļoti grūti noķert, lai viņus izārstētu savlaicīgi. Un tad, kad viņas jau nonāk šeit, tajā patversmē, ka viņas nonāk jau, tad ir tā, ka viņas jau, nu, nevar atvesaļot līdz tādam līmenim, lai viņas varētu palaist dabā. Tāpēc arī vānas pie viņiem nonākot paliek arī dzīvot. Nu, kaut kā tā. Baložas, jā, viņi baložas palaiž, arī nelielu skaitu, bet jā, reku piekūnus tikko bija 4 palaiduši brīvībā. Sapilē palaiž baložas. Jā, 4 piekūnus palaida, vienu
kaut kādu mazo, kaut kādu ērglīti vai kaut kādu. Kā viņš teica, kas ir pēļamonacīši, kas tas tāds? Jā, kaut kādu palaid tādu brīvībā, jā. Nu tā kaut kā, bet tiešām cilvēki brīvprātīgi nodarbojās ar tādu labu lietu, palīdz putniem izdzīvot, un ko var to glābi, jā. Forši, ka tādi cilvēki ir, jā. Tā kā es ielikšu informāciju zemāk arī konta numuru, kur arī var ziedot. Nu, ja ir vēlēšanās, varat arī kāds noziedot. Tiešām, tā kaut kā. Svētīgs darbs. Jā. Nu, tāds tas video. Nezinu, interesants, neinteresants. Tāds. Ne pozitīvais, teiksim tā, bet, kāds ir tāds ir, jā. Bet, prieks par to, ka mums bija iespēja palīdzēt tiem putniņiem. Tā kā neesiet arī jūs vienaldzīgi. Arī, ja redzat, ka kāds putns kaut kur mokās, aizsūtiet informāciju. Viņiem ir gan Facebookā informācija, gan arī WhatsApp grupa ir. Tā kā es salikšu apakšā kontaktus visus, jā, un tā kā palīdzēsim putniem. Tā kaut kā, tāds video. Ja viss patikās, uzlieciet laiku, jā. Un neaizmirstiet uzspiest arī podziņu piesakot, jo drīzumā būs atkal jaunie video turpinājums par ceļošanu pa Īriju. Tā kā tā. Paldies, ka skatījāties. Atā!